Vasaras klausītāji, šī ir pirmā epizode jaunajam raidījumam Kā sargāt. Mūsu mērķis šī raidījuma diskusijās ir atklāt, kā kultūra var veidot sabiedrību, kas ir noturīga, domājoša un vienota. Mēs runāsim ar cilvēkiem, kuri ar saviem darbiem Latgalē un visā Latvijā ikdienas stiprina šo neredzamo, bet ļoti spēcīgo aizsardzības līniju. Runāsim par to, kā kultūra un valsts drošība miedarbojas un kādā veidā šo saikni var padarīt vēl ciešāku. Šī raidījuma īstenošana ir iespējama pateicoties aizsardzības ministrijas atbalstam. Esmu Anželika Litinoviča, raidījuma vadītāja, un uz pirmo raidījumu aicināju 3 viesus, kas ar savu darbu panāk to, ka veidojam spēcīgāku gan kultūru, gan valsts aizsardzību. Studijā mums pievienojās Latvijas kultūras ministre Agnese Lāce. Labdien! Sveika! Tāpat no Daugavpils pie mums ciemojas Jorans Dabkevičs, Kultūras institūta ņūīstu vadītājs. Sveicināts! Labdien, labvakar, labrīt! Un pārstāvot Ziemeļlatgali, sarunai piebiedrojas Balvu novada nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte direktors Andris Lišāns. Vasals! Vasalā! Vēlos sākt ar kopīgu jautājumu jums visiem, lai varam sadzirdēt viens otra idejas un pareflektēt par to vairāk. Kā jūs redzat kultūras un drošības miedarbību savā darbā un ikdienā? Tagad arvien ierastāks ir vēstījums, ka kultūra ir daļa no drošības. Kāpēc tā ir, jūsuprāt? Agnese. Kultūra tiešām ir daļa no drošības, un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, kultūra ir tas, kas veido mūsu nacionālās identitātes pamatu, mūsu piederības apziņu un to, kas tad ir iemesls un saknes un virzītājs spēks tam, kādēļ mēs iestājamies par stipru valsti, par stipru sabiedrību. Tas ir tādēļ, ka mūsu valsti raksturo īpaša kultūra telpa, kurai esam piederīgi, un tas ir tas, kas mūs vieno un kas arī padara mūs kopīgi stiprākus. Mēs, protams, arī runājam par pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un noturību, un tam ir gan nepieciešams spēcīgas nevaldības organizācijas, gan kopienas, gan kultūra telpas, kā Upīte. Tās ir vietas, kur arī iemācāmies viens ar otru sadarboties, sastrādāties, sarunāties, un caur dažādām tajā skaitā kultūras praksēm mēs varam to darīt. Mēs, protams, arī strādājam ar to, kā vispār kultūras nozare ir noturīga pret krīzēm, kā mēs reaģējam uz vētru, uz plūdiem vai vērojot Ukrainas pieredzi, diemžēl arī to, kā nosargāt kultūras mantojumu militāra konflikta laikā. Un, protams, līdzās visam arī informatīvās telpas drošība, kur nesaraujams elements ar to ir pārbaudīt fakti, mūsu mediju pratība, informācija pratība, kur arī kultūras institūcijām kā bibliotēkām ir ļoti liela loma. Joran, kāds ir tavs viedoklis par šo? Es absolūti piekrītu teiktām par to vienojušu faktoru kā kultūra telpā. Protams, tam visam iet kopā vēl tāda vērtību sistēma un spēja sarunāties, bet vienkārši var padomāt, cik daudz, tas nav ne labi, ne slikti, bet vienkārši fakts, man liekas, tas ir jebkura valstī, cik daudz cilvēku iziet militāras mācības, apmācības vai kaut kādus trēningus, un cik daudz cilvēku nāk uz bibliotēkām, muzejiem, kinoteātriem. Un tas ir tāds veids, tas ir tāds soft power, mixta varā, kur iespējams iesaistīt ļoti plašu cilvēku loku, iesaistīt diskusijas, sarunās, savstarpēju domu apmaiņā, radošā procesā, kultūra izglītības procesā un ļoti, ļoti dažādas dimensijas, un tas ir tāds vispopulārākais veids tikties, sarunāties un iesaistīt plašu sabiedrību. Un, protams, ņemot vērā tādu polikrīzes laikus, tas ir viens no svarīgākiem veidiem, kā mēs varam komunicēt visur, no mazākiem ciematiem līdz lielpilsētām un dažādos pasākumus. Sapratu. Un, Andri, kā jūs to redzat? Ir to, ka jebkurā vietā svarīgākais ir cilvēks, un valsts ir vajadzīga, lai būtu cilvēkam, kur dzīvot, nācijai, kur dzīvot, un sanāk, ka te aizsardzība vajadzīga, lai tu cilvēku aizsargotu, bet ja nebūs kultūras, tad nebūs arī to cilvēka, un te tāda miedarbība, starp tu militāro aizsardzību un kultūras attīstību ir, īstenībā ir to, ka jūs nevar ne nudaliet, ne vienotrai augstāk stodiet, ka, teiksim, žūks un tī kaut kāda betona stabi ir labāks par to, ka varbūt tiešām ir kūpā, gan ir kultūras pasaukums, ir lokāli patriotismu, ko roda te kultūras izpausme.
tas ir tikpat spēcīgs, ko žūks un tanks un vēl kaut kas. To, ka viens bez otra nevar un viena pat tā kultūra neizdzīvos bez aizsardzības un aizsardzība bez kultūras neizdzīvos, jo, ja nebūs kultūras, nebūs cilvēka. Tieši tā, es dzirdu ļoti līdzīgus motīvus jūsu stāstījumos, lai arī varbūt jūs nākat no nedaudz atšķirīgiem tādiem kontekstiem. Tas, ka kultūra un aizsardzība arī militārā tāda izpratnē, tas viss ir nenodalāms un tas ir ļoti svarīgi, bet šķiet, ka varbūt mums tāda skaidrāka izpratne par šo parādījās tieši līdz ar Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Un es vēlējos jautāt ministrei par to, kā vispār ir mainījusies šī valsts attieksme pret kultūras nozari tieši kopš 22. gada 24. februāra, kas liecina, ka tomēr ir nozīmīgas pārmaiņas arī kultūras jomā. Tas, kas mums var pavēstīt, ka tomēr jā, mēs tagad beidzot varbūt skaidrāk apliecinām un redzam, ka kultūra ir ļoti svarīga daļa no valsts aizsardzības. Jorins jau pieminēja kultūras lielo nozīmi kā maigas varas nostiprinātāji un veicinātāji. Un to apzinās visi, gan tie, kuriem uzbrūk, gan agresori. Un viena no lietām, kas ir iekļauta faktiski arī agresoru valsts militārajā doktrīnā, ir ļoti liela loma kultūras diplomātijai, un otra lieta, viņi arī ļoti mērķiecīgi Ukrainā iznīcināja, un joprojām to dara, iznīcina kultūras institūcijas, iznīcina bibliotēkas, kultūras namus, vietas, kas stiprina ukraiņu apziņu par savu pašnoteikšanos, par savu identitāti, par savas pastāvēšanas jēgu. Un ne tikai Latvijā, bet es teiktu, visā Eiropas Savienībā šobrīd ir ļoti skaidra apziņa par to, ka kultūras nozarei ir jābūt spēcīgai un noturīgai pret dažāda veida uzbrukumiem, hibrīdu uzbrukumiem, apšaubīšanu un faktiski brīžos, kad kāds apšauba, ka kultūras nozara vispār ir vajadzīga un ka tā ir jāstiprina un ka tā ir nepieciešams finansējums. Tas ir viens no veidiem, kā tiek veikt tāda zināma, tāda hibrīda manipulācija un tāda novājināšana, pašapziņas novājināšana. Un šis noteikti gan Eiropā, gan, protams, arī Latvijā ļauj skaidri apzināties, ka tieši tāpēc mums kultūras nozare ir jāstiprina un jāveido izpratne plašākā sabiedrībā par šo institūciju lomu. Un tas, ko mēs šobrīd kultūras ministrijā arī darām, viena lieta ir, mēs šogad esam apstiprinājuši plānu kultūras institūciju gatavībai krīzes situācijām, kas paredz gan tādus rīcības praktiskus algoritmus, gan mācības, piemēram, tieši šobrīd Latvijā notiek, mēs runājam augusta sākumā, jūlija beigās augusta sākumā Latvijā notiek mācības kultūras institūciju speciālistiem no 20 Eiropas Savienības valstīm, kā reaģēt dažādās krīzes situācijās. Mēs sadarbojamies un esam pilnvērtīgs partneris arī NAMEJA mācībās, un tas arī ir ļoti būtiski, lai mēs redzam valsti kopsakarā šajās dažādajās izspēlēs un kultūras nozara kā vienu no mūsu pamatvērtību sargātājām. Un mēs, protams, arī strādājam ar to, lai kultūras institūcijas pašas justos spēcīgas, noturīgas un lai tur strādājošie justos novērtēti. Un bibliotēkas kā viens lielisks piemērs tam, kā stiprinot bibliotēkas kā kopienu centrus, tās ierauga jaunus attīstības virzienus un jaunus veidus, kā uzrunāt sev apkārt esošos iedzīvotājus. Un varbūt ir kaut kādas lietas, pie kurām kultūras ministrija vēlētos aktīvāk strādāt tieši Latgales kontekstā, vai vispār to kaut kā ir jānodala, kad mēs runājam par Latviju un par Latgali, tas ir tāds varbūt arī papildus jautājums. Es domāju, ka katrā no šīm tēmām, kuru es minēju, ir svarīgi ņemt vērā vietējo kontekstu un arī, piemēram, to, cik lielā mērā ir pieejams atbalsts no pašvaldības vai cik dažādas organizācijas vai institūcijas var pretendēt uz finansējumu citos instrumentos, vai tas būtu NVO fonds vai valsts kultūra kapitāla fonds vai varbūt pat kādas Eiropas Savienības instrumenti. Un, diemžēl, piemēram, runājot par NVO, mēs redzam, ka tās sekmīguma rādītājs starp dažādiem Latvijas reģioniem atšķirās, un Latgales NVO nevienmēr veicas tikpat labi. Lai gan sekmīgums ir augšupejošs, tiešām vairāk Latgales NVO arī saņem finansējumu no šiem instrumentiem. Tomēr mēs redzam, ka tam
Atbalstam katrā reģionā ir jābūt specifiskam, ņemot vērā to vietējo kontekstu. Bet šobrīd darbu uzsāks pilsoniskās kompetences centri, kur uzdevums būs tieši strādāt katrā reģionā ar kopienām, ar formālām, neformālām organizācijām un apvienībām, lai stiprinātu viņu iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā un tam līdzīgi. Un tieši tādēļ ir šie reģionālie centri, kas spēj pielāgoties vajadzībām. Es negribētu izcelt kādu vienu vai otru reģionu, kuram ir nepieciešams īpašāks atbalsts. Katrā reģionā ir nepieciešams īpašs atbalsts, ņemot vērā vietējo kontekstu, tie izaicinājumi vienkārši atšķiras. Sapratu, paldies! Tagad vēlētos pievērsties Daugavpilī un organizācijas ņu izdarbībai. Joran, jūs jau 9 gadus īstenojat dažādas aktivitātes, ļoti bieži saistītas tieši ar kultūru un tieši ar varbūt laikmetīgo mākslu, dažādas laikmetīgās mākslas izstādes, performances un tam līdzīgi. Un tu vairāk kārtēji arī esi ieminējies, ka kultūra ir labākais veids, kā veicināt sarunas un sabiedrības saliedētību. Kā tu redzi tieši šīs savas organizācijas darbu valsts drošības kontekstā, kas jau ir izdarīts un kādi vēl ir plāni? Es varbūt bišķi paturpināšu to iepriekšējo domu, kas man liekas ļoti svarīgs, ņemot vērā, cik svarīga loma ir tām kultūras institūcijām reģionus un mazāk apdzīvotas vietas, arī drošības konteksts, ka te ir tāda komunikācijas apmaiņas vieta, patvērtnes bieži vien arī ir kultūras iestādes un tā tālāk, bet vēl otra lieta, te ir tā problēma, kas ir vairāk redzama tieši Latgalē, tāds mazs NVO skaits un ļoti maz aktīvo pilsonisku sabiedrības organizāciju, un viņi neparņem kaut kādas tādas hiperlokālas komunikācijas funkcijas vietējas kopienas un vietējas sabiedrības, un tas viss pariet uz tām, man dažreiz viņi ir ļoti žēl, bet tam vietējām bibliotēkām mazākam, kuriem jāparņem arī šīs faktiski funkcijas, veicināt to vairāk kaut kādas kopienas iesaistēs aktivitātes un arī drošības kontekstam, tā kā tas vēl palielina šo nepieciešamību viņu atbalstam, viņu kapacitātēm un tā tālāk. Par to, ko mēs darām Daugavpilī, kas mums liekas drošības kontekstā arī tāds līdzīgs, jo 2 gadus atpakaļ, nepilnīgi 2 gadus atpakaļ, mēs atvērām savas telpas Daugavpilī ar tādu galvenu domu, ka mēs gribam veicināt to drošības sajūtu cilvēkiem, kas jūtas piederīgi Latvijai un Eiropai un dzīvo Daugavpilī. Un viņi nepiekrīt tai prokrieviskai propagandai, kas ir tā kā plaukst pašvaldībā. Negribu pateikt, tikai vietējos cilvēkus plaša mēroga, bet pašvaldības kontekstā konkrēti. Un viena no tādiem pēdējiem faktoriem, kāpēc mēs to sākam darīt, bija reakcija uz karu Ukraina kultūras kontekstā. Un mēs gatavojam vienu fantastisko izstādi ar Lietuvas žurnalistiem un fotogrāfiem no Ukrainas. Un man liekas, ka praktiski gadu mēs mēģinājām sarunāt kādu kultūras iestādi Daugavpilī atvērt šo izstādi. Tur bija arī budžets, viņi gatavi bija to visu atvest, konstrukcijas, stāstus un metodisko izglītības programmu, sarunu programmu tam visam klāt. Bet galu nesanāca, viena kultūras iestādē galu piekrita, un tāda pēdējā nedēļa pirms atvēršanas viņa pateica, nē, mums pamainījies plāns, mēs 6 mēnešus izliksim pukīšu glēznes, un mums būs pukītes 2020, jā, tas bija, man liekas, 3. vai 4. gads. Un galu tas bija tāds arī reakcionisms uz to, ka mēs gribam stāstīt par to, kas notiek pasaulē, Eiropā, un arī skar ļoti tieši veida Latvijas kontekstu un Latvijas drošību. Un kultūra ir tāds veids, kur mēs varam iesaistīt lielāku un plašāku auditoriju, ko mēs iepriekš jau minējām, ka tas ir veids, iesaistīt. Un šāda veida mēs sakām darīt vairāk pasākumus, tādus vietēju kopienai pasākumus par Baltkrievijas opozīciju, par to, kas notiek Baltkrievijā. Tavs filmas prezentācija kopā ar Vladu un, piemēram, arī par tiem stāstiem, kuri bieži vien izkrīt no publiska konteksta Daugavpilī vai Latgalē, ļoti dažādos apstākļos. No vienas puses, ir tādas pašvaldības, kādas ir. Otra lieta, ka vietēju neatkarīgu mediju trūkums vai viņu kapacitātes trūkums pētīt vairāk un stāstīt par šiem notikumiem, kas ir apkārt. Bet man liekas, tas ļoti tāds interesants, svarīgs veids iesaistīt cilvēkus. Bet mēs arī uzskatām kultūras programmu, ka tādu vienu no paveidiem no tām izglītības programmām, jo mēs 10 gadus atpakaļ sakām no mediju pratības pasākumiem jauniešiem un pieaugušiem. Un galvenais tas ir arī normāli, kā par tām militāram mācībām. Lielāka daļa no sabiedrības nekādu mūža neizies uz hakatonu, semināru vai darbnīcu par dezinformāciju
dezinformācijas apkarošana vai mediju pratība. Tas arī ir normāli. Lielākai daļai šie vārdi neko neizsaka un neinteresē, un tas arī ir absolūti normāli. Bet arī no tiem pētījumiem, kas mums ir, un ko mēs arī Eiropas kultūras galvaspilsētu veidojot, dabūjam, stāsta par to, ka cilvēki ļoti aktīvi gatavi braukt, iet uz kultūras pasākumu, izrādēm, izstādēm, šāda veida aktivitātēm, un tur tā līdzdalības barjera, arī valodas barjera ir mazākā, jo tas ir tāds savādāks, tās tur vairāk par tām emocijām, sajūtām, kopa būšanu, nevis par kaut kādu sausu teoriju. Un piemēram, viens no tādiem veiksmīgām izrādēm bija Vaģima Bogdanova Cilvēks un tirāns, bet galvenais tas ir par to, kā mēs varam sarunāties ar cilvēkiem par to, kā Krievijas propaganda skār tādas vienkāršākas Latvijas ģimenes par to, kā tas attiecības, ka cilvēki pārņem dažādus skatu punktus, vēlāk nekomunicē, un kā arī tas daļa no tādā karā afekta, kas ir Latvijā. Bet mums liekas, ka svarīgi arī par šādām lietām parunāt un viņus izpētīt un viņus kaut kā verbalizēt, kas arī notiek mūsu sabiedrība. Un cilvēki nāk šādām izrādēm Daugavpilī, nāk Rīga, nāk Igaunija, un tur šis stāsts, ka mēs varam iesaistīt dažādus cilvēkus, un tas arī ir par to noturības veicināšanu, runājot par to, kas mums dažreiz nepatika, vai ir tabū tēma kaut kādas kopienas. Un vēl, man liekas, vēl ļoti svarīgi vienkārši ir tas, kā Daugavpili, piemēram, runāt par Daugavpiles kontekstu, rādīt, kā pasaulē ir šādas tēmas, kā cilvēktiesības, pasaulē ir šādas tēmas, kā seksuālu minoritāšu tiesības, kaut kādas LGBT kopiena pastāv un eksistē Latvijā. Tā kā ir tēmas, kas nav nekas jaunums pasaulē vai Eiropai, arī Latvijas kontekstā nav nekas jaunums, bet dažreiz tas ir tāds ļoti kontroversiāls un jaunums Daugavpilī. Parādīt, kā pasaulē ir dažāda, nav tikai Daugavpils burbulis vai tur Latgales burbulis, kur nekas šāds neeksistē. Man liekas, kā runāt un veidot šo dialogu, tas ir pats svarīgākais. Un pat, ja cilvēkam kaut kas nepatika, viņš var pateikt, vienkārši tas bija tāda izrāde, kas man nepatika, bet kopumā viņš refleksēs par šo stāstu. Pat, ja viņam kaut kādas idejas liekas svešas. Tā ir taisnība. Laikmatīgā māksla tiešām ļauj uzrunāt daudz tēmu, kas šobrīd ir aktuālas, veidos, kas aizsniedz varbūt tādu plašāku sabiedrības loku nekā vienkārši rīkojot kādu kampaņu. Un, piemēram, teātris festivāls Homo Novus, kurš šogad svin 30. jubileju un kurš aizsākās Daugavpilī, arī šogad atgriežas Daugavpilī ar būtiskām aktuālām tēmām. Un tas ir veids, kā ielikt dienas kārtībā kaut ko citu, varbūt ārpus tā ierastā diskursa. Paldies, Jorana un Agnes. Mēs noteikti arī atgriezīsimies pie vairākiem punktiem, piemēram, par to, cik svarīgi ir runāt arī par nērtām tēmām, lai mēs visi justos drošāk arī runāt par kaut ko, kas varbūt ir ne tik ērts un tam līdzīgi, bet tagad vēlos pievērsties kaut kam varbūt ne tik laikmetīgam, bet arī ļoti svarīgam un ļoti svarīgai daļai no arī mūsu valsts aizsardzības un kultūras. Andri, jūs ļoti daudz darbojaties ar folkloru, kopienām, kultūras saglabāšanu, un vēlēs jums jātāt, kā jūsuprāt drošību un situāciju kopumā uztver Pierobežas upītē, un kā šo izpratni un sajūtu palīdz veidot tieši jūsu kultūras centrs? Ir to, ka es īstenībā runāju ar iedzīvotājiem, kas apmeklēja pie mums, kuriem ir laiks parunāties. Parasti jau atnāk kaut kādu kultūru izbaudīt, bet reizēm ir parunāties. Un no savā skatu punkta ir to, ka tad, kad 22. gadā izasoka jau pilnam mērogā karš Ukrainā, tad liela daļa bija cīši sazabeiduši cilvēki. Mums sanāk to, ka nevarēja saprast, ko gaidīt, vai piekšņi neīs arī bijušos apbrenēs zemēs uz mūsu virsā vēl kaut kur. Un te tāda cilvēku neziņa bija jau trakākais, kas varēja būt, un mēs kā kultūras izstāde, ko centrs, kur gan biblioteka, gan muzejs, gan kultūras centrs, tautas nams, mēs sanāk to, ka jau pašas pirmos dienas uzreiz ar cilvēkiem sākām arī komunicēt par itu un sacīt, ka tikai kopā turūtīs mēs varam panākt to, ka mēs esam stipri, jo, ko es jau iepriekš sacīju, ne tikai īrūts var padarīt mūsu stiprus, mūsus arī var padarīt kūpīna stipra, un sanāk to, ka mēs neesam apsastojuši un uzabeiduši, mēs aktīvi esam izastojuši pret okupantiem, uz koncertus esam atbalstījuši to, ka vajag dot spēku nav naudas ziņā Ukrainai, gan arī garīgi sūtūt to, ka mēs jūs atbalstam ar iekšīnes, un to es esmu saprats, ka tādinam
cilvēki jūtos esnībā droši, un pat vairāki saka, ka viņiem ir ļoti labi, ka viņi var atnākt. Pirms tam atvest savus bērnus uz pulciņiem ar folkloras pulciņā vai dansot vai no kapelās pieļot, jo zina, ka bērni būs. Esam to, ka viņiem uzavērsīs dūmas no to, kas katru dienu īt gan internetā, sociālos teiklus, gan televizorā, ka viss ir švaki, nav viņa Ukrainā, visur apliek, visādi konflikti, kari notiek, ka visur ir švaki, tavus mūstos kultūras līta, ko mēs darām aktīvi, ļaujam pazavērties to, ka te kūpā būšana un kaut kāda kūpējā mierkā radīšana ir spēcīga un savas tos kūpīnas kūpā saturēšana ir spēcīgāka par tom švakajām apkort lītām, kas apkort notiek visā Eiropā, tāpat aiz mūsu robežas. Un es esmu sajūts tīši no vecākiem, ka jūtos droši, ka viņiem bērniem ir vieta, kur kaut ko dariet kopā, atsateistieties, sajīt bariņā, aizbraukt uz kaut kādu koncertīm, aizbraukt uz ārzemēm. Lai nebūtu to, ka visu laiku tikai mēs siežam sociālos teiklus uz švaki, tas kultūras centrs tu otru pusi, ka īstenībā viss ir labi, ja mēs kopā darīsim. Jāsaka, ka bieži runājot par kultūras mantojuma aizsardzību, es domāju, ka pirmais, kas cilvēkiem nāk prātā, ir, teiksim, ko mēs darīsim ar glaznām vai eksponātiem muzejā. Bet ļoti nozīmīga daļa no kultūras mantojuma aizsardzības un attīstīšanas ir tieši nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzība un attīstība un tā vērtības ieraudzīšana. Nemateriālais kultūras mantojums, kā folklora, ir ļoti daudz par prasmēm, un, lai nodotu prasmes no viena cilvēka otram, ir nepieciešams sarunāties, ir nepieciešams satikties, ir nepieciešams būt vienu vietu un atrast to kopīgo. Un tam ir tik liels spēks. Gan mēs attīstam tā mūsu valodu, gan latviešu, gan latgaliešu valodu. Tieši tā mēs viens otram to nododam, stiprinam. Tā mēs stiprinam koru kustību, folkloras kustību. Tikai sarunājoties, to citādāk nemaz nevar izdarīt. Tu nevari tikai noskatīties video klipiņu YouTube'ā un apgūt tādas prasmes. Un tādēļ tam darbam, ko dara Upīte un neskaitāmās folkloras kopas Latgalē, ir tik liels spēks. Jā, un arī par to mocībām, ko jūs īsākat, ka jūlijā, augustā, tie arī Upītes kultūra telpa, ko viens no partneriem izdalīja kopā ar Nacionālo kultūras centru, un mūsu piemērs bija izskatāts nosodām pusēm, gan ka īt lieli ugunsgrēki, plūdi, sausumi, un, protams, militāri konflikti, un kas svarīgākais, protams, svarīgākais nonācam pie to, ka svarīgāk ir tiešām pormantojamība, ka mēs jau tādinam, domājam, ne jau tī saglabot, sadegs stovi, steles, uztaisīsim jaunās. Nebūs vairs 100 gadi vecas, būs jaunas, bet kopija būs. Bet tos zinošanas, un tas ir pats svarīgākais, ko arī kultūras centri dara, tos zinošanas, ko tauta saka, mutes mutē, rūkas rūkā nodot. Tas man liekas ļoti svarīgs aspekts par to drošības veicināšanu tajās kultūras iestādēs. Tas dažreiz nav galvenais tas stratēģijas un kaut kādas tādas lietas, bet tie cilvēki, kas uz vietas strādā un viņi veido šo drošību un noturību. Un mana tāda rozā pasaulē, tas ir tāds fantastisks un labs gadījums. Bet man bija pieredze, kad kultūrā manī, nezinu, kā tu atrast to pareizu vārdu, bet tas bija stresa un fantastiska stresa veidošana. Tas bija 2022. gads. 25. vai 26. februāris, pirmas dienas, kad pārsvarā visur Eiropā arī kultūras kaut kādi izklaides pasākumi tika atcelti, un tas bija solidaritātei un nesaprašanai. Daugavpilī Vienības namā viena no pašvaldības kultūras iestādēm, viņam bija pirmizrāde viņu tādam iestudējumām, un tur bija stāsts pilna zāle, burtiski pilna liela Vienības nama zāle. Un es neceros iestudējuma nosaukumu, bet tas bija par Krievijas karavīru, kurš nāca atbrīvot cara laikos Daugavpili, Dvinsku, un tad tur viņu mīlestības stāsts, un tad, ka viņš tāds varonis tur dabūja kaut kāda Georga tur nozīmīt vēl kaut ko tādu. Un pilna zāle, visi stāvus aplaudē, pašvaldības darbinieki, iestāžu vadītāji, deputāti saka tur visas runas, baznīcu gardzinieki atnāca, cilvēki, kas arī stāstīja tur savas runas, tik fantastiska izrāde un ļoti svarīga šajos
pēdējos laikus, un man bija sajūta, ka es viens tā, nezinu, cik tur 500 cilvēku zāle sēžu un nesaprašana, kā tā vispār var būt. Un man bija tik nenormāls, nesaprašana, stress un nenoturības sajūta, kā mēs varēsim tālāk sadzīvot, sakomunicēt. Un tas arī par to kultūras pasākumiem konkrētajā laika brīdī un konkrētajā kaut kāda posmā. Protams, ka viņi to visu iestudēja iepriekš. Varbūt bija cita saprašana par to, ko mēs varam darīt un par kādām lietām mēs kāda veida komunicējam, bet man liekas, ka tas ir par tādu nodēvību arī drošības kontekstam Latvijā. 25. februārī 2022. gadā radīt šādas lietas. Nezinu. Atvainojos par tādu mazliet negatīvām lietām, bet notiek arī tādas. Bet notiek arī tādas, diemžēl, un tas ir pašvaldības kultūras iestādes, kur joprojām pastāv šāda saprašana, ka šādas lietas var notikt. Un šādas lietas ar stratēģiem arī nav iespējams izmainīt, un ar namēju arī šo nav iespējams izmainīt. Šeit kaut kāda tāda horizontālāka lieta, kas veidojas savādāk, un tas arī ir tāds liels jautājums un liels mūsu noturības un drošības izaicinājums. Jā, šķiet, ka kultūras pasākumi var būt gan tādi ļoti svarīgi pasākumi, kur mēs tiešām sajūtam to kopību, bet varbūt kā tavā stāstā. Tur cilvēki arī sajūt to kopību, tur es kā muķi sēdēju. Jā, bet tas ir, droši vien apzināties, ka kultūras pasākumi tiek izmantoti kā propagandas instrumenti tik daudzās kultūrās pasaulē, un tas notiek auditorijai nereti pat neapzinoties. Ļoti bieži, un šajā kontekstā arī pēc tam jautāju, kā jūs tā izdomājat šo radīt vienkārši. Tur nebija nekādu jautājumu, kāpēc nevar, kas mainījies. Tā droši vien ir gan valsts loma, gan arī, es teiktu, NVO loma, būt tam, kurš izglīto un kurš uzdod jautājumus. NVO un pilsoniskā sabiedrība īpaši, kuri saka, vai šis ir piemēroti, vai šis šajā tieši dienā, vai šis ir piemērots stāsts, par kuru runāt. Droši vien būs cilvēki, kuri atbildēs jā, un ir neskaitāmi kultūras notikumi, kas raisa diskusijas sabiedrībā, vai tas ir pieklājīgi, vai tas ir patriotiski, vai tas ir auditorijas vecumam atbilstoši, vai tas ir atbilstoši mūsu nacionālām vērtībām. Ir ļoti daudz šo jautājumu, kuriem ir vieta diskusijā par ikvienu kultūras notikumu, un tas ir, kā sabiedrība aug un uzzina un izglītojās un noformulē paši savu viedokli. Šādas situācijas arī palīdz izprast, kāda realitāte tu dzīvo. Kā no vienas puses teoretiski, jā, tev ir kaut kādas savas rozu brīles un vērtību sistēma, kas liekas skaidrā, bet tajā pašā brīdī pasaulē nepastāv šāda veida un ir kaut kāda tāda realitāte, kas tev ir apkārt, ar kuru tev ir kaut kā jāsadzīvo un jāatrod spējas pretoties, spējas vai zināšanas, vai kapacitāti pārdzīvot, vai piedāvāt alternatīvu viedokli un alternatīvu vīziju. Šeit es vēlētos izcelt Rīgas Mihaila Čehova drāmas teātrā piemēru, kur uzreiz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā katra izrāde sākas ar skaidru nostāju, ar skaidru paušanu par to, kurš ir agresors, ka tā ir Krievija, kas ir agresors, ka teātra komanda skaidri stāv līdzās Ukrainas tautai, ka tā atbalsta arī pie sevis uzņemot Ukrainas māksliniekus, nedomājot par to, ko kāds pateiks. Tiek pausta ļoti skaidra nostāja, un iespējams, ka tas ir kas tāds, ko no viņiem negaidīja. Manuprāt, ir svarīgi, ka mēs visi zinām, ka tas ir mērķtiecīgi darīts, ka tā nostāja ir skaidra un ir bijusi skaidra no pirmās dienas, negaidot kādus jautājumus. Atlīnijas, jā. Vai stratēģijas negaidot šo. Jā, tas fantastisks piemērs. Jā, arī nevar būt tādas vadlīnijas. Namūti tu Daugavpils, piemēram, man likos, ka vienkārši mēs Latvijā, mūsu brīvvalsts laikā porok daudz pašplūsmā esam palaiduši. Pašplūsmā būs ko noteikti, jo ļoti labs pretējs piemērs Ziemeļlatgalē Daugavpilī ir, ka Ziemeļlatgalē jau, man likos, jau 20 gadus uz mums ir porgojusi pati, nevis ar izglītības ministrijas palīdzību vai spīdīnu pati uz Vīnes valodas skolu. Uz arī latviešu plūsmā ļoti sen jau nolikvidēja to uso. Vienkārši tas bija stāsts par to, ka, lai saglabātu skolu labāk, usu skupā mocēt neko atsevišķi, un mēs esam jau laicīgi integrējušies. Un man liekas, pie mums pat nav izdomājumi tādi stāsti, ko no Daugavpils puses. Laikam,
pa daudz visu tūs 30 gadus pašplūsmos atļāvā, un, tādam jau dzāšam ugunsgrāku, kurš ir poro klulus izapletīs. Vajadzēja laicīgi to darīt. Un šeit ļoti labs piemērs, kādēļ Latgale nav tā kā viens mērķis. Latgale ir tik daudzveidīga, un tie piemēri atšķirās dažādās vietās, dažādos novados. Un tāpēc arī, teiksim, tas, ko tu, Anželika, man iepriekš jautāja, vai Latgalē ir nepieciešama īpaša pieeja, ir nepieciešama katrai vietai kontekstuāli atbilstoša pieeja un atbalsts. Jo Latgalē arī nav tik vienots veselums kādu cilvēku prātos, tas varētu pirmajā brīdī iešauties, izmantojot šo vārdu salikumu. Jā, mēs te redzam arī skaidru kontrastu. Ziemeļlatgala, Dienvidlatgala, pavisam varbūt atšķirīgi stāsti un pieejas. Andries, arī vēlētos jums pajautāt, šeit vairāk kārtē diskusijā mūsu tika apspriest tas, ka bibliotēkas ļoti bieži kļūst par tādiem kopienas noturības punktiem, un jūsu vadītais centrs Upīte tieši sastāv no 3 struktūrvienībām – Upītes tautas nama, Upītes bibliotēkas un Antonas Lišāna Upītes kultūrvēstures muzeja. Protams, mazos ciemos bibliotēkām ir milzum daudz funkciju, arī noteikti arī pirms varbūt mēs varējām iedomāties, ka mums vajadzēs tik ļoti stiprināt savu valsts aizsardzību, noteikti jau tad mazām bibliotēkām bija ļoti daudz papildu funkcijas, kuras varbūt lielākās pilsētas nav. Un, protams, jo īpaši šobrīd tās ir cieši saistītas ar cīņu pret dezinformāciju un kopumā ar drošības veicināšanu. Un sakiet lūdzu, kā tieši jūsu bibliotēka kalpo par vietējās kopienas stiprināšanas un noturības veidošanas vietu? Ir to, ka bibliotēkā jebkurā vietā ir ļoti svarīga. Bibliotēkā pausam, ko arī sacēja, pausam ir porvērtusies, nav to, ko agro, ka aiziet tikai grāmatas palasi vai žurnālos, kurus tur nevar nopirkt vai abonēt. Tā bibliotēkā ir pausam citā lītā, kaut vai vasarā arī bērnu pīskatiešanas vietā bibliotēkā. Ja bērns ir palaists uz bibliotēku, jūs zina, ka būs drošība. Labi, mums vairāk pasēties pie datora, neko vecākie grib, bet es uzmaz būs drošībā tādā ziņā, ka es zinu, kur es būs, var pīzvaniet, pavaicot, vai es ir vai nav, un tepat, pirmsam bibliotēkā, ļoti svarīgi cilvēkiem tu lasiet prasmi veidot, ne jau to, ka izmok izlasiet, bet pīdovot, lasiet tos grāmatas vai tos žurnālus, kas veidoja tu latvisku apziņu. Un tas ir bibliotēkas, man liekas, viens no svarīgākajiem uzdevumiem – pareizu literatūru izagodotīs, pareizas žurnālus izagodotīs, pareizas avīzes abonēt un kopā ar sabiedrību strādāt, ka iegūst to, nevar sacīt pareizu informāciju, bet, teiksim, lai saprastu dezinformāciju uzticamu informācijas. Un tas, man liekas, bibliotēkam tas ir svarīgākais, jo, piemēram, bieži vien ir novērots, ka seniori attīt, jau tožavus Facebookus uz kaut ko TikTokus lītoja, saskatīju šitus mūsas propagandas, un tad turēs, apspriež šitu te, ko ir tikai nav redzējuši, un tad turēs ir ļoti svarīgi, ka bibliotēkars ir vai ko mums ir bibliotekārs vai es, ko centra vadītājs vai muzeja vadītāja, ka ir tomēr diskusijā, ka jūs īvirza tomēr pareizajā vītā un var pīdovot tomēr pat LSM pazaskaitīs kaut ko vai lakuga pazaviert, pareizus TikTokus parodīt, ne pareizus, bet tas ir jūcīgi skan pareizi, ne pareizi, bet alternatīvas. Tos, kas nemēģina manipulēt. Jā, kā valstiskus, eiropiskus tu skatējumu parodīt. Un, principā, bibliotēkās lūma tāda sabiedrība ir, ko vienmēr laikam bija nest gaismu, tikai mocēt lasiet, bet gaismu plašākā mārūgā. Jā, tas laikam ir arī tas stāsts, ko Jorans minēja, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs panākam, ka cilvēki jūtas piederīgi tieši Eiropas kultūra telpai, vērtību telpai. Jā. Mēs domājam vismaz tādos pamata līmeņos līdzīgi. Neviens jau nesaka, ka mēs nevaram diskutēt par kaut ko un strīdēties, bet tomēr. Jā, un uz Bursvarā bibliotēku apmeklēja bērni un seniori. Tad vidējais vecums, es nezinu, kurš, apmēram munas vecums, tie ir visi aizņemti darbūs un savos aktivitātēs, un tad tur aiznam ļoti labi arī te biblioteka satikšanos vītā, jo tā vairs nav to, kā agro, ka visas paudzes kopā dzējo, tā mums sazatiek bibliotekā, tī vecmammas ar mazbērniem, tam līdzīgā. Te arī viena no tādām vītām, kur var sazatiktīs vienmēr.
Man šķiet, mums veidojas ļoti auglīga diskusija, bet, diemžēl, laiks skrien nežēlīgi uz priekšu, bet Agnese... Es īsti gribēju pieminēt līdzās tam, ka bibliotēkām, protams, ir loma šai te kritiskās domāšanas attīstībai un atšķirt, kas ir uzticama informācija, kas ir manipulācija, kas ir faktos balstīta, kas ir kaut kas izdomāts. Līdzās tam, protams, ir arī ļoti svarīgi, lai ir stipri reģionālie mēdīji, un bibliotēkas ir tās vietas, kur reģionālos laikrakstus arī var izlasīt, un ir tik svarīgi arī, lai sabiedriskais mēdījis spēja aizsniegt auditoriju šeit, un, manuprāt, Latgales studijai, Latvijas radio Latgales studijai arī ir ļoti svarīga loma, kas ir tas konteksts, spēja nodot svarīgu informāciju kontekstā, kurā cilvēki dzīvo un atrodas. Paldies. Šķiet, ka mēs parunājam ļoti daudz tematus, kas ir cieši saistīti ar valsts drošību, kas ir nacionālā identitāte, kultūra telpa, pilsoniskās organizācijas, arī nepieciešamība mācīties no Ukrainas piemēra. Arī tas, ka ir svarīgi sarunāties un veidot dialogu arī par varbūt ne tik ērtām tēmām, un arī par to, cik svarīgs ir arī kultūra mantojums, arī nemateriālais kultūra mantojums. Diemžēl, jā, mūsu raidījums nāk uz beigām, bet pagaidām es vēlos teikt milzīgi paldies šīs pirmās epizodes viesiem par atklāsmēm vērtīgu pieredzes apmaiņu Joranam Dubkevičam, Agnesei Lācei un Andrim Slišanam. Ar jums kopā bija raidījuma vadītāja Anžela Klapinoviča un uz tikšanos drīz, kad atkal uzdosim jautājumu, kā sargāt. Palīdz Vasals!